LV koris NL ir projektu koris, kurā apvienojas Nīderlandē dzīvojošie latvieši, lai piedalītos kādā konkrētā projektā, piemēram, koncertā vai festivālā. Kad mērķis sasniegts, tad tiek paņemta pauze vai sākas gatavošanās nākamajam projektam, nomainoties dziedātājiem. LV koris NL šādi darbojas jau 10 gadus, piesaistot ne tikai latviešus, bet arī viņu citautiešu partnerus un draugus. Es tā vienīgā īstā 100% latvieta mūsu ģimenē. Esmu, liekas, inficējis visus manas ģimenes locekļus ar latviešu kultūru un mūziku. Tad no korī tagad dzied arī mans vīrs. Iepriekšējais dziesmu svētkos piedalījās vecākie 3 bērni. Arī korim mēģinājumi nenotiek bieži, tomēr, salīdzinot ar citiem, latviešiem ir zināmas priekšrocības. Latvijā dēļ dziesmu svētkiem ir izveidojies kora repertuārs, kuru dzied visi Latvijā. Līdz ar to tie bērni vai tie jaunieši vai tie cilvēki, kas atbrauc no Latvijas uz Nīderlandu mācīties vai dzīvot vai strādāt, viņi šīs dziesmas zina. Daudz gadu dzīvoju šeit Nīderlandē, tad pietrūkst tieši šī tā latvisku kopā būšana un latviešu dziesma. Tāpēc arī es pieteicos šī korei. Es iegūtu gan draugi, gan jauni paziņas. Festivāla koncertā Svētās Ģertrūdes baznīcā, kas atrodas pašā pilsētas centrā, uz latviešu kora koncertu bija ieradušies daudz vairāk apmeklētāju nekā uz citiem koriem. Salīdzinot ar Holandas korēm, mums ir visam savādāks repertuārs. Mēs dziedām latviešu dziesmas, viņas ir daudz melodiskākas, jo manā uztverē, ja skatās holandiešu kori, tad tās vairāk ir tieši baznīcas dziesmas, garīgās dziesmas, un tas ir pavisam savādāk skaņa. Kad mēs uznākam, mums ir gan muzikālais iekšā, gan tas tāds svings iekšā, gan kustības. Latviešu kora diriģente strādā ar vairākiem holandiešu koriem, kuriem iemācījusi arī latviešu dziesmas. Īstenībā tas ir diezgan grūts repertuārs, kurš mums ir, un valoda ir ļoti grūta cilvēkiem, lai to varētu izdziedāt. Bet kādreiz mēs esam dziedājuši, jā. Ļoti daudz zina apliecinājumu ar dziesmu, ar ko tu sācies. Esam iemācījuši 3 koriem, un tad ir ļoti jauki skatīties, ja no citiem koriem atnāk uz koncertu. Un, kad ja mēs dziedam šo dziesmu, tad nīderlandiešu cilvēki dzied līdzi. Mīļākā dziesma viennozīmīgi ir dziesma apliecinājums. Jau mažām bērnu dienām. Es pirmās reizes dzirdēju vienu dziesmu svētkos, tad jā, tā man sirdī ir ieķērsies kā tiešām ļoti tāda mīļa un silta dziesma. Februārī koris sāks gatavoties Raimonda Paula dziesmu svētkiem, un kora diriģente prognozē, ka dziedātāju skaits, kas pašlaik ir ap 50, varētu pieaugt. Latvieši.com speciāli RTV.